Reģionālā vides centra Centrālajai un Austrumeiropai pārstāvniecība Latvijā sadarbībā ar Latvijas Universitātes ekonomikas fakultāti veica pētījumu par dažādu komunikācijas instrumentu izmantošanu vides politikas skaidrošanā un integrēšanā Latvijā. Pētnieku komanda analizēja 4 komunikācijas instrumentu attīstību un integrāciju, aptverot valsts pārvaldes iestādes, pašvaldības, plašsaziņas līdzekļus, nevalstiskās organizācijas, uzņēmējdarbību un iedzīvotājus. Viens no instrumentiem ir vides informācija. Ja? Tātad vides informācija, ko izplata ne tikai mēdīji, kā varbūt sākotnēji varētu domāt, bet šo informāciju izplata gan vides ministrija, gan tai padotās institūcijas. Daudzas pašvaldības veic kaut kādu vides monitoringu un izplata šo informāciju. Nevalstiskās organizācijas vāc vides informāciju vai informāciju par dabas resursiem un dažādās formās izplata. Tas ir viens tāds bloks. Otrs bloks ir vides izglītība. Atkal, it kā mēs domājam, izglītība tas ir kaut kas formāls, kas notiek tikai skolās, bet tā tas nav, jo vides izglītība ir gan formāla, gan neformāla, un mūs tieši interesē šī neformālā izglītība, kas norisinās gan kā speciālistu tālāk izglītība, gan kā semināri, gan kā dabas izziņas takas, gan kā videi draudzīga turisma resursi, kas ļauj izzināt un izglītoties par vidas jautājumiem. Un tad liels bloks mūsu uztverē ir vidas komunikācijas instruments, ir pati sabiedrības līdzdalība. Iedzīvotāju organizāciju, arī uzņēmumu līdzdalība dažādos plānošanas procesos. 4. tāds lielais instruments ir videi draudzīga rīcība. Tāds spilgtākais piemērs varētu būt pēdu akcija. Sakopsim Latviju. Ja? Mēs ar šo draudzīgo rīcību mēģinām demonstrēt, kas ir svarīgs, komunikēt šīs vērtības, ka tīra Latvija mums ir svarīga, zaļa Latvija mums ir svarīga. Latvijā ir ļoti daudzveidīgi attīstīti šie vidas komunikācijas instrumenti, taču viņi netiek tā strateģiski un sistēmiski plānot, un sanāk, ka viens dara kaut ko, otrs dublē viņa darbu, trešais varbūt, kad nezin, ka pirmais jau ir izdarījis to, ko viņam vajag, un pietrūk šī informācijas apmaiņa. Un mēs esam mēģinājuši arī iestrādāt, kādus principus vajadzētu arī vides politikā ielikt iekšā, lai šī komunikācija par lietām, kas notiek vides sektorā, nonāktu līdz katram sabiedrības loceklim. Pētījums tapis ar Eiropas ekonomiskās zonas finanšu instrumenta atbalstu.